Neatcerams palīgs festivāla sagatavošanās periodā ir bijis Mailgen, tāpēc esam priecīgi uz sarunu aicināt Jāni Rozenblotu, uzņēmumu vadītāju. Labdien, Jāni! Sveiki! Ar kādām sajūtām gaidat Golden Hammer festivālu? Noteikti ar interesi par to, kādu vietu industrijā ieņem e-pasts. Sekojot līdzi Golden Hammer attīstībai, vērojot dinamisku progresu gan pasākuma mēroga ziņā, gan pašā saturā. Ja, ar katru gadu paplašanās konkursam pieteikto reklāmas, to mēdīju klāsts, ja, un tiek iekļaut jaunu komunikāciju tehnoloģijas. Ja. Ja pirmsākumos tā bija tikai tradicionālais televīzija un video un druka, tad šodien ir jau daudz dažādi digitāli un interaktīvi šie mēdīji. Un man kā e-pasta mārketinga kompānijas vadītājiem ir svarīgi uzzināt, kādu vietu, kādu pozīciju šī e-pasts ieņem tiešā mārketinga kategorijā. Un sakiet, kādas tās vienojušās vērtības Golden Hammeram un Mailgenam? Kāpēc jūs esat atbalstītāji? Viennozīmīgi vēlme izglītot mārketinga speciālistus tieši un celt industrijas tādu kopējo profesionalitātes līmeni. Vēl vairāk par pašiem nominantiem un apbalvošanas ceremoniju. Man interesē festivāla tieši tā informatīvā izglītojošā programma. Ja? Un katru gadu Golden Hammer viesojas arvien prestižāki lektori, kas mūsu lokālajiem marketeriem dos daudz zināšanas un pieredzi no ārzemēm un skaidro industrijas tendences. Ja? Tad šodien tā filozofija arī ir mūsu e-pasta mārketinga kompānijā Mailgen līdzās tehniskajam produktam un nodrošinājumam mēs saviem marketeriem sniedzam speciālas zināšanas un labās prakses piemērus. Ja. Turklāt stāstam un mācam ne tikai paši mēs no Mailgen, bet arī piesaistam daudz industrijas ekspertus no ārzemēm. Paldies par sarunu, tad jau jums būs ļoti interesanti mūsu semināri. Jā, paldies, veiksmīgi jums!